Esat sveicināti radītāji! Mani sauc Madara Majore, un šīs ir daudzdimensionālās sarunas notici neticamajam. Šeit jūs ne tikai dzirdēsiet un redzēsiet, bet arī pieredzēsiet, sajutīsiet un atklāsiet. Pasmaidīsim, esam atvērti un lai brīnumi top. Šodien mums būs iespēja iepazīt tuvāk un apmainīties ar enerģiju ar Ingu Dēliņu. Čau visiem, čau Madara. Sākumā es tev palūkšu iepazīstināt ar sevi, ar ko tu nodarbojies un visu savu spektru, ko tu piedāvā. Man sauc Inga Dēliņa. Es esmu mamma, 4 bērnu mamma, es esmu sieva. Es esmu cilvēks, dvēsele, kas attīstās un kas vēlas pieredzēt sevi dažādos spektros un pilnā visaugstākajā spektrā. Un līdz ar to es nodarbojos ar daudz dažādām lietām. Lielākoties tās ir sakopotas man tādā zīmolā Ingas telpa. Tas ir viens no zīmoliem. Un otrs ir Lirosol Design, tā kā es tādās 2 platformās strādāju. Ingas telpā, kas notiek tur, notiek dažādas meistarklases, ko es vadu saistībā ar dabīgo kosmētiku. Viss, kas nāk no manis, kas piedzimst caur mani, viens ir dabīgā kosmētika, lūpu balzāmi, skrubji, sāls skrubji, dažādi ēterisko eļļu smaržu žulīši. Un kas tur vēl? Nu, tādiem savējiem vēl es taisu ar tādas superīgas putojošas ķermeņa sviestiņus, bet visi, kas pievienojās man, kļūst par savējiem, kļūst par manējiem. Tā kā tas ir tāds plašs jēdziens savējiem. Un tad ir meistarklases dažādas, gan šī enerģētiskā elpošana, jeb atzimšanas elpošana, kas manā izpildījumā viņa ir vēl savā formā, kā katrs meistars vada. Mākslas terapijas, dažādas tehnikas, nodarbības, meditācijas, apzinātības prakses, gan bērniem, gan pieaugušiem. Man patīk arī miksēt, jo es ikdienā esmu daudz ar saviem maziem bērniem, tad man gribās izmukt pie pieaugušiem. Un tad atkal kaut kad saprotu, cik daudz es varu dot arī bērniem, jo man ir ikdienas komunikācija ar bērniem. Un tad gribās arī iedot bērniem, tu redzi, ko viņiem vajag, kādas vajadzības ir bērniem. Un pačubināties arī šādā veidā ar bērniem. Un tad man top mājaslapa, kurā beidzot tad visa tā smuki strukturēti varēs redzēt, ko tad es daru vai ko es piedāvāju, jo ir arī šīs enerģētiskās konsultācijas, kurās es strādāju caur šiem dažādiem kanāliem, kas man ir jau doti. Caur arī channelinga, jeb smalkā plāna lasīšanu, zemapziņas programmas, domu formas, ka cilvēks ir kādā iesprūdumā vai tādā neharmoniskā dzīves stāvoklī, vai arī apjukumā kādā, vai arī, es gribu vēl savu lielāku spēku, vai es kaut kādu lietu nesaprotu, vai ātri man vajag atrisinājumu, kas tur notiek. Ja? Tāpēc, ka visādas prakses vēl ir klāt, kas nāk, reiz paņem šīs kārtas, jo es esmu izmācījusies gan Lenormand kāršu sistēmu, gan taro kārtas, gan vispār nāk no kosmosa šīs visas kāršu struktūras, ja, kādas ir saistībā ar asociāciju kārtīm. Jā, tas ir viens no instrumentiem, arī kurus izmantoju. Un interesants produkts tāds būs, pakalpojums produkts, kas man piedzima nesen, kas būs smuki aprakstīts viss tā, lai cilvēks visu saprot, ka viss ir stāsts par šo sajūtu, enerģiju un enerģētiku. Un tas, ka cilvēks ļoti bieži nav aizdomājies par to, cik ļoti daudz vide ietekmē cilvēku. Un šī vide, kas man piedzima par to, jo tā ir manas prakses, ko es daru, un es saprotu, ka cilvēkiem es šo piedāvāju arī, kā braukt gan online attālināti, vai ir tāda klātienes stunda, stundas, tās vismaz 3-4, kurās cilvēks uzaicina mani pie sevis uz mājām, un mēs kopā attīram māju, attīram mājas lauku, paskatāmies, kādas detaļas priekšmeti nav harmoniski ar šo cilvēku, kuras puķas augi vibrē citu vibrāciju, kas nav harmoniski šim cilvēkam, vai kādu šķautni tas augs vai tas priekšmets dod šim cilvēkam. Un
klientam, ja, kuras varbūt visas tādas liekās lietas, vismaz šis gads nākošais ir par liekajām lietām, viss nost malā, ja, kuras grāmatas tev vairs nedara, jo vienkārši nevibrē ar tevi kopā. Ja, un tad atnāca piedzima tāda forša komplekts par to, kur tad vēl ielikt šo sensorīgo jutīgumu, ja, kad tādā praktiskā lietā, kā sakārtot savu dzīvesvietu, dzīves telpu, ja, enerģētiski un īstenībā arī fiziski. Ja. Nu, tāds. Super. Liels paldies. Un man jau rādās pirmais jautājums. Tu saki enerģētiskās prakses. Tagad enerģētiskās prakses, enerģētiskās elpošanas. Es dzirdu ļoti daudz, un tu teici, ka viņas nedaudz atšķirās. Vai tu vari nedaudz to struktūriņu tieši šim izstāstīt? Tātad tāds pamatlietas ir šī cikliskā elpošana, ko es esmu apguvusi arī ora elpošanas, kas rebirth, ja, tas atzimšanas elpošana. Pamatcikls ir tāds, ka tā elpa ir nepārtraukta, ja, ielpai seko izelpa, izelpai ielpa, taču tā telpa un lauks ir caur lielām mīlestības plūsmām, caur maigumu un tādu harmoniju, nevis tādu pušojam, un mēs uzdzīsim kaut ko, bet caur tādam, kad tu attaisi kādu vaļā krānu, viņš tā smalki ieiet telpā, smalki cauri cilvēkam, ieiet tādā ļoti maigā plūsmā, jo ļoti bieži pievienojās man eņģeļu sistēmas, kas strādā caur mani, ar mani, pār mani, ja. Viss Marijas Magdalēnas kanāls, mīlestības plūsmas un viss, kas pārstāv tādu maigumu, maigo daļu, sievišķīgo daļu, un tāpēc viņas tādas maigākas, iejūtīgas un tādas sensitīvas, nevis tikai tādas. Jā, jo es esmu pieredzējis ar tādu, ka vai ejam, tu elpo moči, ja, un tas nebūs man. Jā, tas ir kaut kad vajadzīgs, bet pārsvarā es ievēroju, ka manas elpošanas viņas ir tādas tajā brīdī, kuras struktūras pieslēdzās, kas cilvēkiem ir vajadzīgs, kas ir struktūra un tās smalkais plāns, ja, ar ko cilvēks ir atnācis. Un tad es viņu arī iepludinu, ja, informāciju. Vai tad, kad cilvēkam notiek process, tad es arī pavadu, jo es redzu, kas tur notiek. Ja. Es redzu. Un tāpēc man grupas arī ir mazas, tad, kad ir šīs elpošanas. Un, jā, tad pēdējā laikā es neesmu bijis citur, es nezinu, kā ir citur. Es zinu, ko es esmu pieredzējusi, un man ir nedaudz citādāk, ja, maigāk. Caur mīlestības plūsmām. Okay. Tagad arī jautājums rodās ļoti daudz informāciju, tāpēc mēģinu izprast, kā tu, piemēram, zini, kas tev pieslēdzās. Tu jūti, ka tev pieslēdzās, vai tu kaut kā nočeko, vai tas ir tīrs kanāls vai nē, vai tu vienkārši zini to, vai kā tev tas notiek. Jo es arī tā kā jūtu, bet kaut kādā mirklī es pārbaudu caur gaismām un tā kā tiešajiem jautājumiem. Un tāpēc man ļoti interesē, kā tu pārbaudi, jo tā kā jūtīgie jūt, ka pieslēdzās, bet kā tu zini, kas tev pieslēdzās? Vai tu vari kā? Dažreiz ir tā, ka es nemaz nejautāju, jo man vēl joprojām ir tāda, piemēram, uz vārdiem kaut kādiem man ir struktūras, kuras vēl nepazīstu, bet zinu, tas ir kaut kas jauns, bet kaut kas līdzīgs tam. Tātad vārds kaut kādam šim pavadonim, eņģelim var arī nenākt. Man personīgi, tāpēc, ka man vēl ir tāda valodas tāds blociņš. Ja. Bet telpa ir atvērta tikai gaismas būtnēm. Man ir ļoti, ļoti dažādas pieredzes un jūtība arī uz citām struktūrām, kuras es arī tā teikt dzimtā iestrādātas. Ja. Tāds foršs paciņi man ir atnākusi par to, ka es jūtu tās pašas mirušo dvēseļu enerģiju. Viņas ir citādākas, viņas ir vibrē zemāk, viņas ir smagākas, viņas nāk citādāk. Un šīs plūsmas, ar kurām es sadarbojos, ar kurām caur mani plūst, viņas atnāk dažreiz sajūtā, plus uzreiz ir vizualizācija, šī redzība, kāds viņš izskatās, ka tādā krāsā, tāda tipa, un tad tu vari saprast, tas ir Serafim kārtas eņģelis, ja, piemēram.
Un citreiz, jā, ka tu jūti izteikti, vienkārši nāk šī rozi maigā gaisma, un tu zini, ka tas ir saistīts ar plejādiešiem. Un, ja tu pajautā plejādes, ok, ir apstiprinājums, tev tā kā iziet cauri, ka tas ir un pavarās vēl vairāk tas lauks. Vai arī citreiz, kad es zinu, ka es redzu, kā tā māte Marija atnāk, un viņa tur rokā, vai citreiz bijis mātes Terēzes enerģija, jo tā kā, kad tu noraksti, uzreiz panāk tā bilde, kas tas ir, ja, caur iekšējiem radariem un iekšējiem jautājumiem. Citreiz tā vienkārši tu uzreiz zini, kas tas ir, piemēram, Oriona enerģija. Te ir vienkārši Orions, ja? Tāpēc, ka iedod to. Bet tādas, un arī caur tiem procesiem, kas tur notiek, tā kā es skatos, čekoju to lauku, uzdodu papildus jautājumus, un es zinu savas iestrādes, uz kuriem man ir iestrādāts, to jau tu uzreiz arī sajūti, vai ne? Un, jā. Dažreiz es nezinu, jo tāpēc, ka ir kolektīvās apziņas lauks, piemēram, vai atnāk spēcīgi tēli, kas man, piemēram, atgādina Lemūrijas laiku vai aborigēnu kopumu, ja, un tu saproti, ka tāpēc, ka tas ir viņu kolektīvais lauks, kas pieslēdzās saistībā ar šo cilvēku tēmu, un tad, kad es esmu telpā palaidusi to lietu jautājumu, tas ir jebkuru arī individuālās konsultācijās, ja, kad viss, lai ir harmoniski un pieslēdzas struktūras, kas ir palīdzošas tieši šim brīdim, šim cilvēkam, tad ir tas pievilkšanās likums, kas pievelkās. Ja. Tu pārsvarā saki, redzu un zinu. Tā ir, ka tu vairāk tev ir vizualizācija un tā kā zināšana, jo ir tādi vairāk kanāli, ar kuriem var nākt. Man arī ir redzēšana un zināšana. Un tāpēc tev nav tā, ka tu dzirdi vai... Vēl ne. Vēl. Jā, es dzirdu dažreiz, bet tā nē. Vairāk ir vizualizācija un sajūta, kas jūtu, ka laukam ir pievienojies. Un tad es šķetinu, kas ir pievienojies un uzreiz atnāk. Citreiz uzreiz atnāk šitas. Bet, kad tu saki uzreiz atnāk, tā ir tā zināšana. Viedā zināšana, jā. Jā, dzirdība man ir trenējusies tādā eksperimentālā nolūkā, kad es pasmējos par, pasmaidu priekš sevis, nevis pasmējos, bet pasmaidu par to, kad man nāk šeit cilvēks, saka, man džingst ausīs, saka, ļoti labi, jo es, tā kā viļņi palielinās, paplašanās un tu dzirdi vibrācijas ausīs. Un tad, kad es sev, jo man patīk papētīt un ieiet tādā dziļumā, kad es pirms iemiedzinu bērniņu, tas paliek vēl gultā un vēl pastrādāju, padarbojos. Un tad es esmu sev pajautājusi, lai es ieeju tajā ausu skaņā, kas tas tāds ir. Un tad man ir bijis, ka tu jūti, ka ir 2 viļņi, 3 viļņi, jau 4 viļņi, un tad aiziet tāds portāls, un ir aizgājis portāls uz tik skaistām tas nav eņģeļi, tas ir manējo dziedāšana, ja, kad pilnīgi tāda balss dziedāšana. Tad ir bijis konkrēta balss, kas man saka, bet te arī man ir bijis tāds bloks, ka es negribu, kā prāts ir daudz ko redzējis, ko rāda visādās filmās, kā izskatās visādas citas lietas, un tad mans prāts ar šo ir īstenībā notraumēts, jo viņš ir pateicis, ka es nebiju gatava vēl dzirdēt, lūdzu, ausīs man nerunāt. Ja es drīkstu redzēt, es drīkstu just, es zināt, bet dzirdēt nē. Un tad tagad ir tas posms, ka es esmu sev pateikusi, kad es laižu vaļā arī šo kanālu, lai attīstās citi kanāli. Un tad ir arī citreiz interesantas skaņas un pat tādas pavadoņu balsis, kas liek tagad pagriezies, vai tā kā ienāk tā balss ausīs. Bet tas ir pie ko es esmu novērojis, ka tas nav man ikdienā. Tas ir pie konkrētiem viļņu, kad es esmu konkrētā prāta stāvoklī, ka tas ir tad. Kas tev palīdzēja? Tu saki, vienā mirklī tu vienkārši sev atļāvi. Kas bija tas tavs pagrieziens punkts, kad tu teici, labi, visas tās filmas, lai viņas iet, visu dzēšam ārā, visu to dzēšam ārā, un tā kā es esmu atvērta. Kas tev iedeva to drosmi? Bija laiks, šis process, kad tika testēts un pārbaudīts robežas un visādi atveroties tev laukam, neprotot kaut kādas aizsardzības vai kaut kādas, tad visādi viss, kam
tu esi redzams, un tad viss kaut kas grib pievienoties. Un pagrieziena punkts bija tad, kad tu spēcīgi esi izšāvis caur tumšajām dzīvēm, izšāvis, kad es tikai staroju gaismu, es esmu tikai gaisma, un nekas cits man neinteresē. Jūs varat piedāvāt, vai man neinteresē tas. Tas nav manās interesēs un manās vēlmēs. Un līdz ar to tad atnāk šī doma forma, tam arī bija kaut kādam laikam jābūt, lai tas viss nostabilizētos to, kad jo man ir bijis tā, ka es sapnī ja, ir bijis šie pārbaudījumi, kur es redzu, ka tas ir tik īsts, un citās pasaulēs atnāk atmiņas, ka šis ir piedzīvots, ka no tevis velk ārā dzīvības enerģija, tādu verķīti, ja, velk ārā. Un kad es esmu tik drosmīgs, domāju, šajā dzīvē es tik drosmīga, ja, vēl neesmu. Un tur es saņemu to drosmi un pasaku, kurš ir tavs boss. Tu tā kā lāsies prom no manis. Vai arī tā sajūta par to, ka ņem, man taču ģenerējās no jauna. Ja? Un tad tu saproti savu spēcīgo es, un saproti, ka tu jau dzirdēsi pozitīvas vibrācijas, tu dzirdēsi ar savu papildus kanālu, tu arī uztēlē savu prātu domu un atļauj dzirdēt, bet atļauj dzirdēt, un ir tā ticība, ka tu dzirdi augstākā spektra būtnes, ne jau kaut ko, jebko, ja? Tā kā apzināta komanda. Tu pieņēmi lēmumu un devi sev apzinātu komandu, ka tu būsi tikai mīlestībā. Jā, jo es esmu gatava tam, un tad tikai lietas var notikt, ka tu esi gatavs kaut kam. Kad tu neesi gatavs, tad labāk nedarīt, labāk tā, ja? Bet tad, kad tu esi gatavs un tu saproti ar apziņu, ka tu piesaisti mīlestības gaismas būtnes, tīras augstas vibrācijas būtnes, tad kāpēc gan nav arī caur šiem kanāliem? Ja? Vai arī, kā man bija viena, es biju ļoti dedzīga savā attīstībā, es gribu, es kaut kādu pusgadu, man liekas, skaitīšu tādu sevi iekšā, es gribu ar savām fiziskajām acīm redzēt viņas. Tā, ka te redzēt, ja? Un tad atnāca lielā sapratne par to, ka viņas nemaz tā redzēt nevar, dēļ tā, ka blīvumi neatbilst. Tu nevari, tā kā, jo spokas negribēja redzēt. Nē, tas ir kaut kas pavisam cits. Es gribu redzēt smalkās struktūras, un tad man pirms kaut kāda laika bija tā, kad es eju midzināt bērniņu, likšu to viņu gulēt, paskatos stūrī, un man stūrī stāv, kā es viņu varētu noraksturot, to grūti izstāstīt, bet tāda luminiscējoši, mirguļojoši, varavīksnes krāsas būtne. Ja? Un tu saproti, tas mirklīgs, bezgalīgais mirklis ir par to, ka tas ir tik fantastiski, es redzu, bet man jāieliek viņa gultā. Saproti? Realitāte. Tas ir realitāte. Paldies, ka tu parādījies, bet man ir jāieliek bērns gulēt. Un es ielieku gultā bez tam, un tu saproti, atnāk tā milza laime, bet tas pieskāriens bija, un nospiedums uz mūžu bija. Ja. Bet jā, es ar savām acīm gribēju redzēt. Tas bija tāds gribu. Un tad man iedeva paskaidrojums, jā, ka tu gribi, bet tu zini, ka vai nu tev ir jāiet vēl super augstās, jo acīm struktūra jāmaina. Acīm jāmaina tas spektrs, ko viņi redz. Viena lieta, ko es zinu, kas arī tagad nāk informācija par to, ka mums te tiešām ir tāds slēdzīts, ja, kas ļautu acīm lielāku spektru ieraudzīt. Tas ir viens, bet otrs arī acī pašai adaptācija, jo tā ir cita spektra uztvere, gaisma, viss tur ir cits, tur nevar tā, ka... Un otrs arī tām smalkajām būtnēm, viņas jau tādās starpslānījiem mums runā. Viņām nolaižoties, viņas arī pieņem blīvumu kaut kādu. Tā kā riteni pakāpeniski jāiemācās braukt. Un tā, kad tu iemācies braukt, tad jau tu nevari aizmirst, kā tu izdarīji. Jā. Iestrādes ir ļoti svarīgs. Iestrādes. Kaut vai katru dienu es neko nejūtu, neredzu, bet katru dienu tu izsaki vārdus, es savienojos. Es savienojos ar savu augstāko es, savienojos ar savu augstāko absolūtu, un tad tas cēliņš, saprot, arī cik ilgi nav darbināts, piemēram, nav darbināts tos instruments 30 gadus, ja? Tad tu viņu tā kā
plaisiņu, ar katru šo vārdu, tādu gaismas plaisiņu, iedot gaismas plaisiņu līdz, tad, ja truba ritīgi sarūsējusi, ja tur viss tas līmenis ir aizaudzis, tad tu ar to smalko vibrāciju iedod plaisiņus, tad tie puteklīši pabirst, tad jau tu vairāk un turpini izteikt šos domas, un tad man bija posms, kad es redzu, bet es nedzirdu viņus. Tā kā neatnāk tas signāls, es redzu, es jūs redzu, es zinu, ka jūs tur esat, es sajūtu enerģiju, bet es nesaņemu to informāciju. Tas bija viens tāds posms, tas gribu dzirdēt. Un tad turpini klauvēties, tā kā caur savas zemapziņas slūžas par to, ka ir jāizsargājās no tā, jo tas ir kaut kas ārējs, kas ar tevi runā. Bet ja tu saproti, ka tas nav ārējs, tas ir viss tavs iekšējs, un tu esi viņš, viņi esi tu. Jo ļoti bieži ar saka, ko tur čennelingā tās būtnes saka, tā būtne esi tu tāpatās, jo tu esi kolektīvajā laukā ar viņu tajā. Jūs esat viss viens. Tad tu saproti, ka nav jau jāaizsargājas. Kā tad ir jāaizsargājas? Jā. Tagad apstīsimies, ko tu vai tev ikdienā ir kaut kāds sakām vārds, paruna, mantra, prakse. Ko tu šobrīd ikdienā dari? Varbūt tev ir kāda praksa, ko tu 20 gadus jau dari. Kas ir tas, kas tev pavada ikdienā? Jā, tā būtu tā dziļā elpa uz mirkli. Ir tā, ka tu lēnām dziļām ieelpo un lēnām dziļi izelpo, jo tās kaut kādā veidā nevis kaut kādā, bet konkrētā veidā tevi sastelē. Plus es pieslēdzu to redzību jauši, nejauši. Viņa vienkārši, viņa ir. Un es pieslēdzu fokusu uz sevi, uz savu taisni, ja? Kur es esmu, tagad stop, uz maz mirkli. Un tā praksa, ko es esmu tagad arī nosolījusies, jo man bija kaut kāds laika posms, jo mājās diezgan liela dinamika arī ar bērniem. Un esmu asistents arī saviem skolniekiem. Tad es sev varu pateikt, ka ne kaut vai 5 minūtes, bet katru dienu ieeju šajā tādā dziļākā kanālā, katru dienu ieeju šajā savienojumā. Tad es teiktu, ka tas mans burju vārdi, ko es sāku pēdējās savās meistarklasēs praksēs visur likt, kad pasaku to vārdu, es savienojos. Jo tā ir tava brīvā griba, ko tu pasaki. Tā ir atļauja, kad es savienojos ar savu augstāko es, vai es savienojos ar savu bērnu šobrīd. Es savienojos ar to, kas man ēdienas priekšā, ko es esmu uztaisījis. Tagad tieši vārdi es savienojos. Un tos es esmu sapratusi, ka tas ir kaut kas burvīgs. Šie vārdi, kaut kā minerāli, jo es strādāju arī ar minerāliem, es to laikam nepateicu, akmens rotas un rotas taisa. Un tad es saku, es savienojos gan ar struktūrām taisīšanas procesā, gan es savienojos ar tevi, akmentiņa, ar tevi minerāli. Es savienojos, kādu informāciju tu nes, un mēs miedarbojamies tajā brīdī, un tajā brīdī es vēru. Jā, pareizi rotas. Jā, varbūt tu gribi pastāstīt par kristāliem un kā tu to dari? Kristāli, jā. Tā ir vēl viena mana vesela šķautne, kas man rada dvēselē nenormālu tādu prieku. Tāpēc, kad es viņus jūtu, tos akmeņus, tas viss liekas, šis ir tāds, pauž tādu sajūtu, tas ir tās, balansē to, šis ir tās, jā, lazurīts dara to, akvamarīns šito, un tie vārdi, viņi plūst tās senās zināšanas, tā kā no Lemūrijas laikiem, no Maiju laikiem un vēl nezinu kādiem laikiem, bet tas manī ir bijis kā iestrādes. Un šī akmeņu minerālu komunicēšana ar to, kā ar tādu tiešām dzīvu būtni, ir ļoti interesanti. Viens ir, kā viņš miedarbojas ar mani, ko ietekmē man, otrs, ko viņš vispār pauž, kādas šim minerālam ir vajadzības arī. Ja? Tas man liekas fantastiski burvīgi. Un plus tad, kad tu esi tādā paplašinājumā, kāda rota var tapt, ko izbalansē viņa, ja? Ko iedod. Vai citreiz man pasaka, man vajag rotu, meiteni sauc tā, un tas paprasa, cik ir vecums, vai citreiz, kā atsūta bildi, tad tu jau nolasi, ko viņai vajag, un tad tu uztaisi. Tā man patīk. Es arī taisu tādas
Tikai, kad minerāls darbojas, tas nozīmē, ka viņa dara vairākiem cilvēkiem, nevis konkrēti. Un tu esi uzvērs rotu, viņa ir augstās enerģijās, viņa akmens ir aktivizējies, bet, jo ļoti bieži tie akmeņi, viņi snauž, viņi nav aktīvi. Līdz ko viņiem nav iedota tāda šī plūsmu miedarbība nenotiek, ja tas akmens snauž, viņš iesnaužās. Un citi vispār pat neprot, man liekas, es esmu jutusi, ka neprot aktivizēt. Un tad ir vairāk cilvēki, kurus es esmu savā laukā jutusi, kad ir arī tādi, kur ir runāts akmens. Jā. Tā ir tāda vesela pasaule. Tu taisi tikai rokas sprādzītes vai vēl kaut ko? Vakar uztaisīju selenīta krelles. Man prasīja, es gribu ap kaklu kaut ko arī. Kuloniņš, šis man ir ļoti, ļoti mīļš. Dažādi kuloniņi nāk. Šis ir man fantastisks mīļš. Atgādina arī lemūrijas, tāpēc, ka te ir larimars, kalnu kristāls un kundzīts, kas dod gan sirdsajūtu, gan plašumu, gan redzību, gan šīs sajūtas par okeāna ūdeņiem un informāciju, kas tajos ir ieslēgta, gan pats larimars, ko tajos daudzos minerālos ir atslēgas un kodi ieslēgti. Ja? Ne tikai tā struktūra, kas viņā ir, bet tiešām kosmiskie kodi. Tad kādu laiku taisīju tikai rotas, tad es sapratu, ka jāpieliek kaut kas klāt un gribās kaut ko ap kaklu. Un kā lai ir arī šeit. Tad es sāku likt kaklu. Man ir tā, vai nu es pati uztaisu, vai nu es nopērku. Un tad es sāku pirkt. Un es sapratu, es taču varu arī uztaisīt, man ir tie akmeņi. Ja? Un tad es uztaisīju, un tad es ļoti ilgu laiku neliku ausīs, jo akmens pie galvas centra ir arī citās sajūtās. Viņš dod ļoti aktīvi strādā uz galvu. Kur tev tas viņš viss ir novietots, tas arī, ja? Vai kāds, es zinu, ka citi taisa gurnu rotu daļ tā, ka, lai aktīvāk strādā uz šito centru, jo viņš ir fiziski pie šī centra. Un zin kā, tā kā pakāpeniski augot nāca tā sajūta, kad ir nepieciešams te, ja? Ap šo centru, nepieciešams te ap izteikšanos. Un tad pēc tam nāca, man vajag arī varbūt tāpēc tās ausis saka aktīvāk aktivizēties, jo auskariņas arī taisa. Jā, ausīs. Es atļauju strādāt ar savām ausīm, tā kā lai ausu kanāli tīrās. Un tagad es sāku nācāt ausīs, pirms tam vispār ne. Cik interesanti. Vai tev ir kaut kādas, piemēram, top 3 tavi akmeņi, kas ir tā kā, must have aptieciņā bez mazā, kuri tev ir izveidojušies lielākais konteksts, vai ka tev viņas gribās pie sevīm? Tieši man, ja? Jā. 3 tie nebūs, bišķi vairāk, bet jā. Spēcīgs savienojums ar citrīnu. Tur man nāca arī gulbu civilizācija. Tad, kad es gāju meditācijā un tādā čanelingā, tad nāca viss tas, ko viņi spēja burvīgie iedot, ārprāts. Tad es pieredzēju bezgalīgi absolūtu mīlestības, kā ir, kad ir bezgalīga mīlestība. Larimars, tas ir kaut kas manām sajūtām tik garšīgs, kad es varētu būt tajās sajūtās mūžīgi. Kalnu kristāls arī, kas iedod tādu ļoti dzidru tīrības sajūtu, kas arī, kad tu tā kā avot ūdeni dzertu, ja, vai tā kā ir ledus siena, kurā tek vēl avot ūdens, un tik fantastiska sajūta ir pa kalnu kristālu. Selenīts man arī ļoti patīk selenīts, kas ir tāds arī baltā gaisma. Serofīmi. Serofinīts ir arī tāds serofim eņģeļu spānu švīkas iekšā. Ja? Un es teiktu, ka rozā kvarts arī ir viens no mīlestības vibrācijas akmeņiem, un bez tā es nevarētu iedomāties kaut ko ļoti ik pa laikam prasā šis rozā kvarts. Lazurīts šad tad.
akvamarīns, tā kā vairāk nāk šie ūdeņu tādas, ja? Stihijas akvamarīns, jo viņš iedod ļoti lielu brīvību. Tad, kad prāts, smadzenes vai kas ir saspringts, tad akvamarīns ir kā tas būtu aizbraucis pie okeāna ceļojumā. Ja? Tādu efektu tu iegūsti no viņa. Un hrizokola vēl ir tāds man mīlulītis, jo tas iedod cerību par zemi, par nākotni, par senajām zemēm, senām civilizācijām, par tīrību. Un tās ir tādas arī sirdī tuvas. Ja. Okay, paldies tā. Un kas tev ir ar smaržām? Šo pusi, ko tu lieto saistībā ar smaržu? Smaržas kā smaržas man ir ēterisko eļļu veidā un ēterisko eļļu miksu veidā. Ar tām es jūtu, ka man vēl vērsies vēl lielākas durvis uz viņām, jo es teicu, es gribētu caur channelingu visu tādu kādu, lai nāk tīrā, patiesā informācija. Un tad man tādu mazu ieskatu jau iedeva par to, ka ir tās bāzes smaržas, kuras bāzes eļļas, kādam nolūkam vispār viņas bijušas, daļa dziedniecības, daļa tā. Un tad ar smaržām ļoti atkarīgs. Es smaržas ēterisko eļļu rullīšos taisu, vai arī kā tāds gan gaisa atsvaidzinātāji, viņi var gan sev tā pūst. Bet bija jautājums tieši par konkrētām eļļām? Vai... Jā, kādas eļļas tu lieto? Tieši tās eļļas konkrētās. Tie ir eļļu miksi. Citreiz kādu. Tātad ar eļļām ir ļoti liels mainīgums manā dzīvē, līdzīgi kā dabā, un līdzīgi ar tām tēmām, kas man ir vajadzīgas. Gandrīz vienmēr es varētu paņemt laimu. To es varētu paņemt gandrīz vienmēr. Un vetīveru arī, bet es neteikšu, ka tā būtu mana smarža, ar kuru es gribētu smaržoties. Kad es smaržoju kā vetīvers. Vetīvers ir sakne, kur dažām dāmām liekas, ka fuj, smird, ja? Bet tad man būtu tāds gaisīgāks vai kaut kas ziedains. Rozi gan, bet tātad man ir, drīkst arī firmu saukt, vai ne? Droši. Es esmu, man negluži, izplatītais kanāls, ar kuru var nopirkt arī kopasūtījumus veikt. Man patīk šis kopasūtījumu formāts, kad es pasūtu šīs eļļas un droši, ja kāds grib, tad lai raksta. Young Living roze smaržo pēc tādas medēnuma un kā mairoze. Tā nav kā klasiski pierastā rozes bourbon, ja? Kas ir tāda damaskas roze. Tā nav tāda smarža. Un tāpēc šī saldi maigā, rotaļīgā smarža ir ļoti bieži tad, kad es esmu kaut kādās ikdienas, tāda ļoti daudz ikdienas lietas mani ieliek nevis zemākās vibrācijās, bet kaut kas uz to pusi, ja? Citā stāvoklī. Un tad man ir ļoti, ka tu redzi laukumu šādi, ja? Un es gribu redzēt laukumu šādi, un tad es bieži sasmērējos. No augšas. Tad es paņemu šo rožu ēterisko eļļu, jo to es varētu lietot daudz bieži ikdienā. Un tad ir tādi citi ziedainās eļļas, kas man patīk, kurās ir gan šis jasmīna smarža, gan kādas citas, vai plus apelsīns, kaut kas no ilang-ilang, kas arī dod tādu sievišķīgumu, tad arī. Bet bieži vien es ēteriskās eļļas izmantoju tieši pēc enerģētiskām praksēm, un kas pastiprina kādu nodomu, pastiprina procesus, vai process ir bijis šāds, es nevaru atnākt atpakaļ, tad es paņemu sazemējošās eļļas. Vai man šobrīd pietrūkst tas un tas, vai man šobrīd ir galvas formā kaut kas piebāzts, man vajag mundrumu, es paņemu kaut ko uz piparmēta rīgoja. Vai dzīves priekam, man starp citu ļoti bieži nāca channelingos dāmām, ka man bija sesijas, man nāca, tev vajag apelsīnu ēterisko eļļu.
Visu laiku. Jo apelsīns arī ir augsts vibrācijas eļļa, arī strādā oranžā krāsa. Viņa visu caurstāro strādā uz sievišķīgiem centriem, kad sieviete nav balansā ar savu sievišķīgumu, ja, vai savu dieviešu kādu kanālu, ja, tad šis apelsīns. Citrons jau viņš ir jau tāds citādāks, ja viņš jau iet citur. Un es teiktu, ka laims būtu tiešām tāds mans mīlulītis. Ja, tāds, ja. Kur ieiet citrons? Tas man interesē. Kas ir ar citronu? Ja es no rīta pamožos un es tieši citronu. Citrons atver gan šeit, tu atveries, bet citrons vairāk iet caur trešo centru, tad viņš pienāk šeit klāt un arī galvai skaidrību iedod. Ja, tādu tā kā atver galvu un tā kā acīm arī, ja tev priekšā bišķiņ kaut kāda aizskariņa, tad citrons tā attais tos aizskariņus vaļā. Ja. Bet jā, caur šo centru un šis svaigums un uztelē, tieši konkrēti tev uztelē uz tavu kanālu arī citrons. Bet citrons ir jaudīgāks un priekš manis vajag maigāku enerģētiku, ja? Priekš tevis dara ļoti tā šitādi, ja? Man dara. Yes. Tāpēc ir citrons. Man tādu vajag, lai man tu čupu un tad tu piecelies un tad man būtu laimiņš. Ja? Laims vispār viņa tāda pat kaut kāda vaniļas notis tur jūtu, kas iedod ļoti lielu tādu mīlestības telpu, mīlestības formu cilvēkiem. Ja? Ļoti daudziem cilvēkiem vajag mīlestību un sirds centrus atvērt. Tas ir vāks pilnīgs. Tas ir, man liekas, pamatiņš. Bez sirds centra tur nekur tālāk netiec. Un tu netiec ne sarezonēt ar viņu, ne tu vari viņu sajust, ne tu vari, tā kā, jā. Ne arī viņš var paņemt kaut ko no pasaules, no dabas, no jebkā, ja viņam ir ciet. Viņš ļoti, ļoti maz ko gūst priekš sevis, jā. Tas ir ļoti spēcīgs centrs. Virzoties tālāk, man gribās ļoti prasīt, kas ir tavas dzīves vērtības? Kas ir tavas dzīves vērtības? Pirmais, kas nāk, man ir ģimene. Tas nāk pirmais. Un ģimene kā īstenībā mana komūna, ģimene kā kopiena un ģimene kā tā mana tā savienība un struktūra, kuras esmu izveidojusi, jo kaut kas ir nācis caur mani, bet, piemēram, ar vīru, ja, es esmu savienojusies. Tikai tāda mans paplašinājums, ja. Vērtība, ģimene un bērni. Bērni ir ļoti, ļoti liela vērtība kā tāda, jo viņi ir augsti vibrējoši un viņi ir trausli reizē. Un viņi ir jāaizstāv un jāsargā. Tā būtu tā mana vērtība. Vērtība kā tāda mīlestība, viegla, brīva komunikācija. Vienkārši komunikācija. Arī tur es redzu, cik ļoti visi iet šķērsām dēļ nepareizas komunikācijas. Ja? Komunikācijas veids, komunikācijas stils un komunikācija būtu mana vērtība. Un, protams, mīlestība, kas iet cauri visam tam. Zeme, daba. Tā būtu mana vērtība, jā. Okay. Un kā tev ir ar skolotājiem vai cilvēkiem, kam tu piesako? Kā tev ir ar šo? Vai tev ir kāds, ko tu vari, no kā tu esi mācījies? Vai kas tev ir? Daudz saka, es izlasīju to grāmatu vai izgāju to kursu, un tad man dzīve mainījās. Vai tev arī ir bijuši šie dzīves pagriezieni? Skolotāji noteikti, jā. Es paņemšu tādā formā, kā mani skolotāji, kas ir mani skolotāji. Tad sākušu ar tādu plašāku, kad mani skolotāji īstenībā ir jebkurš, kuru es satieku, jebkurš, ar kuru man notiek miedarbība, no kā es vienkārši varu atgūtēm kaut ko mācīties. Mani skolotāji ir noteikti mani bērni arī dzen. Tā kā īstenībā no šī skatu punkta es iešu nedaudz atpakaļ. Ja? Tā kā, mans vīrs ir mani skolotāji vistiešākais, mans tuvais, paldies viņiem par to. Un visiem, kas man ir apkārt. Un
tagadējais vislielākais skolotājs. Nu, jā, jebkas, ko es klausos, jebkas, ko es dzirdu, man nav tāds viens. Man ir tas, ir kaut kāda tēma, kas man ir vajadzīga, tas ir mans tajā brīdī skolotājs. Man nav tāds viens, kuram es tur sekoju un eju līdzi, jo es domāju tā, ka, ja tu audz un attīsties, tas pat ir nedabīgi, ka tu ilgstoši seko tikai vienam, jo tad tu kaut kādā veidā viņu nospied vai sāc runāt viņa valodā, sāc runāt viņa izteicienos, bet kāda ir tava izteiciena? Un līdz ar to kaut kā dabīgi, man tas nāca dabīgi, nevis speciāli kaut kā, es varu šitam nesekošu, bet dabīgi tagad stop, es saklausījos no visiem visu kaut ko, un tagad stop. Es tagad tikai sevi, tikai savā kanālā, kas man ko bērns saka, ko vīrs saka. Ja? Vislielākais skolotājs man ir arī katrs klients, tāpēc, kad caur viņu un caur kanālu atnāk tādas lietas, ko es nekad nebūtu pajautājis un nezinātu, kad, kā ir tas un tas, kāpēc tas, piemēram, citrons, es tādu jautājumu nekad nepajautāju, tāpēc es viņu arī nebiju iepriekš zinājis, bet tagad, wow, cik interesanti, ja? Vai es par sevi daudz ko uzzinu, kad es nekad tādu jautājumu nebiju skatījusies. Inga, tu vari atbraukt man pastīties ādaras. Es nekad to neesmu darījis, bet aizbraucu. Jā, tev tur tas ir. Ja? Te var saslimt tāds pieredzes gadījums. Ja? Saku, šai mājā vispār, viss ir, tur nav gadījumā baigais pelējums, tur iet svītra cauri mājai. Ja? Un tad cilvēks var nomirt ar plaušu slimībām. Tad man vecais tēvs nomira ar plaušu slimībām. Tas tā kā, redz, make it sense. Jā. Un tad, protams, ir jāpiemina arī visi šie, kas caur ko es kārtas pabeidzu, Lenormand kārtas, ejot uz atpakaļ, un noteikti ir visi arī tāds pirmais garīgais, varbūt ir šī pati Inta Blūma. Man arī šobrīd ar vārdiem ir tā interesanti, ja? Tu neatceries, vai tu kaut ko neatceries. Tad pēc viņas, īstenībā ne. Pirmais bija Nostradamus. Visādi pareģojumi, visādi šie viņa Ņūtona grāmatas visas, ja, es sūcu viņas. Arī mācība, ko es mācos, sabiedrības veselība, ja, tur arī ir šīs tēmas, komunikācija, cilvēks, viņa iekšējā pasaule, tā kā viss ir arī caur manu augstskolu, ko es mācīsies. Visas es esmu arī sabiedrības veselības speciālists, kur bija visas slimību bloks, ārstniecības cilvēku bloks, arī tas viss bija mani skolotāji. Un tad tādu lielu punktu iedeva arī Jānis Brūns, ieviešot Latvijā. Es biju tas otrais iesaukums elpošanai, kad viņam vēl bija tādā Rīgas dzīvokļa tipa tādā vietā, kur mēs tur sakopojāmies visi, un tad tur, tu ieguvi un sāki, jo tad es apņēmos savā procesā. Man bija tad otrajam bērniņam 6 mēneši, un sapratu, tā viss. Vai nu es nojūkšos un būšu slikta, nevis slikta mamma, bet tāda. Viss man ir jāstrādā ārā, tas, kas man nāk arī caur bērniem, un es gribu sevi attīstīt. Tad ir Intas kaut kādi darbi, kas caur viņu nāca, tad visi Ņūtoni, arī Sela Reičela, mēs jau par grāmatām runājam, ja? Un tad arī eņģeļu grāmatas dažādas. Man ļoti patīk grāmata un iedvesmoja un aktivizēja manī arī eņģeļi manos matos, kur dāma redzēja eņģeļus, un tas ļoti daudz ko izskaidroja no manis. Pēdējā laikā arī grāmatas ir un tāds iedvesmotāji, kas aktivizē manī kodus. Lemūrijas grāmata, Lemūrijas noslēpums, Lenā Atlantīdas, aizmirstu to visu nosaukumu, Marijas Magdalēnas grāmata. Tā man bija Agusties, cik tuva un mīļa. Un kaut kādas ošo mācības man arī patika. Un kaut kādu posmu es klausījos arī Diānu, tagad viņa ir Diāna Šenana, laikam, kaut kā tā bija tas nosaukums. Un tad arī es atgāju prom uz papiju, atgāju prom. Un tad, kad es apzināti pateicu, ka es katru mēnesi ar sevi strādāšu, katru mēnesi man būs konsultācija, jo tas ir darbs, tas ir process, nevis atnāku vienreiz uz konsultāciju, un tad tagad es te dzīvošu. Es jau iekšējo bērnu izstrādāju, ko tu mūdi, ja? Tu paņēmi vienu mazu tēmiņu savam iekšējam bērnam. Un pēc tam izrādās jānāk iekšējais pusaudzis, iekšējais vispār mammas punču bērns. Ja?
ko tas nozīmē vienreiz izdarīt. Tas nav tas ir tik interesanti, ka cilvēks smadzenēm liekas sākumā, vai ne, kad es vienreiz to izdarīju, es esmu izdarījis, izgājis. Tā nav skola, ka tur iziet, tas ir process, tas ir nebeidzams process. Nu, es ar savu iekšējo bērnu strādāju apmēram 15, 16 gadi. Un es gribu prasīt tev, vai tas posms vispār kaut kad beidzās, jo tās mācības, man liekas, tā kā nāk un nāk, varbūt viņas nāk smalkākā un savādākā formātā. Bet vai vispār ir iespējams izstrādāt tā, ka 100%, kad man nebūs, ja es tagad atgulšos? Tas ir process. Tas noteikti ir spirāla veida process. Tas ir ciklisks process, ko es arī esmu pamanījusi. Jo atkārtoties šim ciklam, atnāk līdzīga tēma, bet smalkākā šķautnē. Ja? Un tas, kas man no pieredzes ir, esmu gan ļoti dedzīga, gan mierīga, ja? Bet arī ļoti dedzīga. Un tā, kad viss ir reizē vai viss ir daudz, piemēram, ja es arī paņemu kursus, tad man viņi jau ir 3, 4, kuriem es jau tā kā man jāiet tiem kursiem. Un ar tēmām un iekšējo procesu man ir līdzīgi. Par to, ka es esmu nereti, un tas ir tas klausās savai iekšējai intuīcijai. Man ir tēma šāda. Un man saka, nezinu, un tu parasti vienu izvēlās, čenelingās, to vispār nebūs laika. Es saku, mēģinam, jo es iekšā zinu, viņas ir saistītas. Viņas ir vienkārši saistītas, jo viņas nāk reizē, tātad viņām ir saistība. Un jo tu esi tāds komplicētāks vai ir bijis komplicētāks, sarežģītāks dzīves, tagad jāsaprot, kas tas ir. Tad cilvēka persona, personības uztvere, jeb visas šīs maņas, kā cilvēks uztver pasauli. Ja piemēram viens kanāls, tur būs daudz dzīves skaidrākas, sakārtotāk. Ja visi no visiem kanāliem savāc informāciju un kaut kāda cilvēka paša īpatnība par to, ka viņš ir krāsains kā konfekti. Ja. Tad arī viņam visi procesi var notikt netipiskāk, kas ir man sarežģītāk vai dažādos līmeņos. Un tad tur ir jāņem pa tiem dzīparņiem, kā tas viss aiziet kopā. Un, protams, izstrādājot vienu lietu, tev izstrādājas šī viena lieta, bet pēc tam tev aiziet, tu saproti, ka tu aizgāji mājās ar atbildi par šo jautājumu. Tev ir kristāli skaidrs, ar ko tas ir saistīts, un kad viss man šis atrisinājās. Bet tur jau ir vēl citas pērles. Ja? Vēl citas jau mūsu tās konekcijas, kas notiek smadzenēs, un tie tīkli un starp līmeņi, ko tad, kad es paplašinājos savā smalkjūtībā, es jūtu, ka es kaut kādu mēnesi, piemēram, neesmu šeit, jo mani procesi notiek citās dimensijās. Es esmu kaut kādos citos uzdevumos, un no šīs dzīves daļas, kā esmu es šeit, dvēseles daļas, ir mazā, tāds power, kā tas ir, sleep mode, ja, uzlikts. Ir uzlikts gulēšanas režīms, it kā, ja, safe mode, vai arī tāpēc, kad vēl man integrēsies, ja, lai es tagad nomainu to fokusu, jo pēc tam paskatoties, tāpēc, kad es citur, uz citām vietām daru kaut kādas lielas lietas, un tāpēc vajag sastrukturizēt tevi šeit, lai tu tā mierīgi neko nedari. Un, ja, tas viss ir par to daudzdimensionalitāti. Ja sākumā man pirms es nebija tāda liela apzinātība, man likās, daudzdimensionāli, ko jūs tur diršat, kas tas tāds ir. Tad tagad cits vārds nenāk kā daudzdimensionāli, tāpēc, ka mēs esam ne tikai šis ķermenis, mums ir entie ķermeņi, tas, ko es ar redzību redzu, mēs esam uz āru, mēs burtiski izskatās arī kā merkabi, jeb kā es saku, kā dvēseles režģis, jeb kristāliskais režģis, pat ne kristāliskais, tas ir režģis, grūti tai valodai to pateikt, ja? Un plus mēs esam daudz dažādās plātnēs dimensijās sazaroti, mūsu dvēseles daļas ir daudz kur, un tāpēc mēs esam daudz dimensionāli. Mēs esam visur, un visur, kur. Okay. Ķeroties nākošais jautājums ir tāds, kā tu jūties savā personīgajā dzīvē? Tā kā ņemsim šobrīd, kā tu... Es šobrīd... es šobrīd jau labi.
Mani ļoti ietekmēja šis Saturna mans milzīgais periods, kas, man liekas, vilkās no kaut kāda, vai pat iepriekšējā gada aprīļa, vai kaut kāda augusta. Ja? Nu, tā kā manī notika lieli procesi, un tagad es jūtu, ka es kāpu no tiem procesiem ārā. Piedzimstot 4. bērniņam, tad tas viss sastājās, apstājās. Viss tā kā arī aizejot lielākā vēl plašumā, tad, kad vēl lielāka redzība un jūtība, pārstāja strādāt viss, kas bija vecais, un jaunais vēl nebija uzstelējies. Jaunais vēl, tā kā tu saproti, ka tu vari darīt jebko, un tad šis brīvā griba vai griba, kas ir tas, ko tu gribi darīt. Un tad es biju, un es gribu teikt, ka es vēl esmu tajā izpētes posmā, kas ir man un kas ir tas, ko es gribu darīt. Kas ir tas, kas man sagādā šo lielo prieku. Tā kā es esmu, bet tas ir ļoti labi, tāpēc, ka, ja ir šī griba kaut ko darīt, tas ir fantastiski. Man bija kaut kāds posms, kad es nezināju, kur es gribu, ko es gribu. Un nestoties to, ka man ir visas šīs iestrādes, visi šie instrumenti, ja, tad, ja es piedzīvoju to sajūtu, kāda ir cilvēkam, kuram nav griba. Tas ir briesmīgākais, kas var cilvēkam notikt bez gribas, ja? Kaut kur būt un nebūt reizē. Ja? Jo mūs kustina un darbina kustība, un griba arī ir kustība virzība uz kurieni. Bet jā, tāds lielais izšķīdināšanās posms manī notika, un tagad es jūtu, ka kur ir tās lietas un daļas, un ka viņas te ir, un tāpēc es esmu tāda pētošā un izzinošā procesā vēl joprojām. Kas tad ir, kā tad ir tas jaunais, kā tad ir tajā jaunajā pasaulē, jo īstumā Sela Reičela grāmatas, kad es lasīju, kad par to, kaut kur vēl kāds rakstīja par to, kas notiks, kā notiks tie procesi jaunajā pasaulē. Es lasu, notika, nu, kā, tad caur savu dzīvi to pieredzi, tas ir interesanti, jā, kā notiek, kad nāk šīs jaunās pasaules enerģijas iekšā. Jaunais, jā. Tā kā, kāds bija jautājums? Kā tu jūties vēl personīgajā dzīvē? Jā. Augšas un lejas, jā, tā gribas teikt. Kopumā laimīga, bet ar lielu izaugsmes vēlmi vēl dziļāk, vēl harmoniskāk, vēl augstāk vibrēt, jā. Kaut vai ģimenes mikroklimats, lai ir vēl. Tas ir process, jā. Tad to nevar tā, tas ir process, jā, tiešām ūdens jāpadzējās. Tu saki augšas un lejas. Man tāds jautājums, vai tev, es pastāstīšu sevi, man ir bijis tā, ka kādreiz man augšas lejas bija augšas un tad lejas. Augšas un tad lejas. Un tad es arī apzināti palūdzu, lai tik traki nemētām. Ka, lai ir, protams, augšas un lejas, bet lai viņas nav tik ļoti, pieņemsim vārdu spilgtas. Kā tev ir ar to? Tev vienmēr dzīvē ir mētājs vienādi, vai tagad kaut kā ir tās augšas un lejas, bet vai tā kā norīcojas? Kā tu to aspektu izjūti? Zini, kā man baigā dzīves posmā, kad, un paskatoties īstenībā pēc tam arī savu tādu astroloģisko karti, tāpat bija kaut kāda cita karta, es esmu pētnieks, kas izpēta, šito es vēl neesmu sevi izmēģinājis, caur šo sistēmu sevi izpētīt, es eju jau šito konsultāciju. Un super lielas augšas man bija tad, kad tas posms pirms 2 gadiem, 3, kad plaši sāk vērties kanāls, kad tu saproti, wow, ja? Un viss bija tik krāsains, un viss tad. Un tad nāca nākošais posms, kas sakrita. Es uz savas, man tagad gribās teikt, man besīja ārā, kad es izjūtu visu to, ko astrologi tagad saka, to es izjūtu uz sevi un besīja ārā. Kas to bet ne matriks, to, kā to nosaukt, to režģi, to
koda karti sevī. Koda karti, jā, to čipiņu sevī, ja to koda karti. Tad es redzu, kā tādu tīklu to režģīti, ja? Kuram mans cilvēks, es persona, ļoti spēcīgi to izjūt. Jo ir ļoti daudz bijuši. Tātad, kad es tikko atvērās, tad tur bija augšas un minimālas lejas, un bija ļoti lēza un viss mierīgi, harmoniski. Tad man dabīgi dzīves cikls nāk ar to tā, kas sakrit ar planetāro stāvokli, kas sakrit ar maniem iekšējiem procesiem, kas sakrit ar planetārā stāvoklis bedri. Nu, ne bedri, bet super milzīgās transformācijas turbulencēm. Par to, ka tā, Inga, kur ir tavas astes, kāpēc kādas. Tad es piedzīvoju to pusotru gadu, kad man bija jāpastrādā, jāatstrādā savas astes. Līdz ar to augšas un superlielas lejas bija vienkārši fantastiski spēcīgas. Un es nevarēju teikt, nē, man lūdzu maigāk, ja? Nope. Jo citādāk es nedarīju, vai es kaut ko līdz ar bomi neiedot pa galvu. Ja? Plus tā, protams, ir runāšana. Es sen esmu teikusi tā, lūdzu, es gribu, lai man jāatverās kanālam vai jebkām visādām jutībām. Es gribu, lai man tas nāk harmoniski un tagad nevis tāpēc, ka man saslims bērns, zini, kaut kas cits uz nāves gultas vai man pašai vēzis. Ja? Man šito nevajag, lūdzu, es esmu gatava jau tagad. To es mēģināju sev un ar augšām pateikt, kad man to visu vajag šādā harmoniskā veidā, aiz sevis izpētes un aiz pasaules interesantumu. Ja? Un tad šobrīd bija tas posms, tad vēl nezinu, kā ir rīt, ja? Kā šodien, kas man vēlāk būs. Bet vispār, jā, es eju ārā no tā posma, tas cikls tā kā jau vajadzētu būt noslēdzies, bet ir kādas vēl divas astītes, vai arī tagad šī intervija tā arī iet plašumā, ir viena no manām astītēm, ko es domāju, ja tas jau runā par to, tas jau runā, priekš kā man runāt, tur jau 3 cilvēki runā, visas sēž. Ja. Plus tā ļoti slēgtā vide, piedzimstot 4. bērnam, mums visa struktūra ģimenē mainījās, ģimenes struktūra. Plus meitiņa spieda ārā, jo viņa ir atnākusi kā karaliene un spieda ārā manas ne karalienes, ja manas mammas kaut kādas lietas, ja, iedodot vēlmi pēc citas dzīves kvalitātes. Ja. Un tāpēc tās augšas lejas, diemžēl, ja nav izstrādātas šīs astītes, pat ne karmiskās lietas, tavas lietas, ko es zinu, ka es kā šī būtne Inga, ja, viņa bija tāda bērnībā, pusauģu gados, bija biklāka, bija klusāka, bija bailīgāka, nespēra soli drosmīgi tur, nebija atbalsta. Tad tas viss summējās, tad tagad, ja, redz, ko tu neizdarīji, tev tur bija jau jābūt, jo dvēseli to gribēja. Un tagad vai nu ej dari, vai raudi. Tā, jā. Okay. Un tagad, kā tu jūties savā finansiālajā situācijā šobrīd? Šī ir tēma, ko es pētu. Šobrīd finansiālā situācijā. Zini, kā tas tāds jautājums ir tāds grūts, jo tad, kad es esmu paplašinājumā, tad es zinu, ka viss ir un viss pietiek. Bet tad, kad pieslēdzās, es esmu sazemētāka, vairāk realitātē, jā, es gribu ceļot, es gribu to, es gribu aiziet uz skaistā vietā pasēdēt un sanāk pārtērēt. Jeb nav šis balans, finansiālais balans. Ja? Tā kā nevaru teikt, ka es fantastiski jūtos un ir kur augt. Es esmu procesā posmā un vispār pētīt šo jautājumu finanses, kas tā ir par enerģiju, ko viņa dod, vai tā ir, un vispār vai šis vārds ir ok, ja? Vai tas ir citas, vai pārpilnības plūsmas. Ja? Kā es jūtos ar pārpilnības plūsmām? Diezgan labi, man ir mega daudz, man ir super daudz eļas, man ir super daudz akmeņu, es varu nopirkt šokolādi par 18 eiro vienu tāfelīti, es vienkārši to sev atļauju un es to daru. Bet tad, ja paskatāmies tādu tieši finanses, kā tur jau man arī ir tas, es vēl šo tēmu pētu. Ja? Kā es vēl jūtos, es nejūtos sadarīga ar vārdu finanses. Man tas liekas tāds diezgan
ass, vīrišķīgs un ar tādu lielu metālisku pieskaņu, tādu, kas prasa no tevis daudz. Es esmu tādā stāvoklī, ka es kā olšūni, ja, kas es esmu, un jūs tur varat skriet un skraidīt, bet es esmu, un es vēlēšos, un man radīsies, man taps, ja. Kas man to iedos, es nezinu. Un tāpēc šis ir tāds interesants. Man prāts gribētu, es gribu kontā tik un regulāri. Tāpēc, jā, tas ir tāds interesants jautājums, bet es esmu vēl pētījumu tādā stadijā par es un finanses, jo bišķi jau es ieskicēju, ko es uzskatu, kas ir finanses. Jā. Kā tu domāji, tieši naudas sistēma? Nu, man tā baigi nepatīk, laikam man tā jāsaka. Man patīk tā enerģija, bet man nepatīk tas, ko tas prasa. Jo tas atņem daļu brīvības sajūtas, tas atņem manu brīvo laiku, kā es gribu it kā. Bet nu, tur man vēl ir jāpastrādā. Bet finanses, piemēram, ar vārdu salikumu radoši realizēties, tu tā kā neredzi tā kā kopā. Tas ies roku rokā. Tas iet roku rokā. Kaut kāda šī enerģijas apmaiņa caur finansēm noteikti tad, kad es radoši realizējos. Kad es uzvaru rotas, kad es uzvaru jā, bet es negribu kalpot finansēm. Īstenībā, jā, tas man tāds neparedzamais. Man vīrs tam ir šobrīd, kas šīs finanses tur. Īstenībā katrs bērns arī savā ziņā, vai ne? Caur katru bērnu arī tas viss. Nu, principā mūsu ģimenes organisms, kā ģimenes organisms, lai tur ir, bet es kā mana dvēsele, man tas nav interesanti, un es kā persona Inga arī neredzu īsti sevi un finanses vēl. Es vēl sapratīšu, kas tur vēl ir, tad es tev pastāstīšu pēc tam. Bet tāds kā ģimenes finanses, jo es priecātos jau uzaugt vēl trīskārši pie... es mikrofonu aiztiku. Trīskāršas vismaz, jā, forši. Kāpēc ne, baudīt dzīves kvalitātes, jo labas lietas īstenībā maksā. Es tikko pamēģināju Dubajas šokolādi. Ne tāpēc, ka bija trends, bet, nu labi, laukā tu noķer to kaut kādu tāpatās. Man ļoti, ļoti uzrunāja pistācijas, garšo pistācijas. Man, wow, kaut kas interesants, jā. Un kaut kas kraukšķīgs iekšā. Man patīk visas tekstūras, viss kaut kas interesants. Nopirku vienu Latvijā, 9 eiro maksāja viena tāfelīte. Tad izrādās mums vienā specializētajā veikalā Tukumā arī ir 9 eiro. Izrādās Rimī arī ir, bet to es vēl neesmu nopirkusi. Un tad man netīšām brālis ir ar draudzeni ir Dubajas lidostā. Es tā kā atved, lūdzu, man to Dubajas šokolādi 2. Jo, ja man garšos, es jau paredzēju, ka man garšos, es gribēšu vēl. Viena maksāja 18 eiro. Tātad it kā cena, vai ne? It kā, nu, finanses. Bet nu, ir super liela atšķirība. To par 9 eiro es arī vienreiz izmēģināju, vairs nepirkšu. To par 18 eiro. Ja kāds vēl būs Dubajā, es vēlreiz lūkšu, lai nopērk man šo šokolādi. Dzirdam, jā. Jā, jo tiešām struktūra, kraukšķīgums, garša, viss ir tik sabalansēts, ka viss ir tik perfekti. Un cena tā kā atspoguļo līdz ar to, ja es gribu arī labi kvalitīvi dzīvot. Nu, es gribu pieredzēt arī šīs visas, ko dod finansiālā stāvoklis, ka tu vari vienkārši šodien aizbraucam. Nu, labi, šodien nē, nu, pēc nedēļas aizbraucam pie okeāna, aizbraucam, nezinu, padzīvot Jūrkalnē nedēļu, jā. Vienkārši braucam. Es gribu, lai tas ir tik tādā foršā balansā, kad manu realizāciju un vēlmes neierobežo šis. Jā. Lai tas ir plūstoši un netaisot fokusu uz to, cik man vajag vai cik es gribu nopelnīt. Man liekas, tas ir tik vīrišķīgi vai tik man vajag tik kontā vai es gribu sasniegt dzīvē tur miljonu. Man tas nav. Jā. Citam vajag forši, ka viņš virzās uz to, lai virzās. Jo iespējams, ka tikai tādā veidā viņš garīgi arī izaugt. Ja? Jā. Okay. Tagad jautājums tāds. Jā. Ja tu zinātu to, ko tu tagad zini, bet tu atgrieztos 5 gadus atpakaļ, ko tu teiktu savai Ingai 5 gadus atpakaļ?
Man liekas, ka tieši 5 gadus atpakaļ es biju tāda līdzīgā, bet Labi, 7. Jā, es to brīvības sajūtu. Es darīju, ko es teiktu? Laikam neko. Es vienkārši, ja tieši šādu posmu, es labprāt gribētu dzirdēt, ko mana Inga, kas ir jau pēc 10 gadiem, mana Inga saka tagad. Ko tā nākotnes Inga saka man tagad, ja, ko man vajadzēja darīt. Es varu pateikt, ko es gribētu pateikt pusauģu gados. Labi, ok, man noformulējās tas, ko es varētu pateikt. Es gribētu pat ne tikai pateikt, es gribētu būt tas pieskāriens, tas eņģelis, kas lūdzu, virzies uz turieni vai izdari to. Vienkārši redzu, ka tur ir risks, ka neaizies, bet tur iedot to pērlīti par to zelta akmentiņu, ej uz to ceļu, jo tas tev, pat ja tev tur grūti un traki un vēl visādas tās, ejot transformācijas procesu, bet tā sajūta pēc tam un tā tava versija vai tā tava kvalitāte pēc tam būs daudz, ja. Es ļoti daudz lietas, vismaz 4, ko es varu atcerēties. Un šis ir tas stāsts, mēs kļūstam veci, ja, jo dzīvē tu nenožēlo, labi, var nožēlot arī izdarīto, bet vairāk tu nožēlos to, ko tu neizdarīji. Ja. Un tagad man ir kaut kādas, viena lieta točna, ko es iečukstētu ausī, vienkārši savu principu paņem malā un ej caur sirdismu, tad tas būtu tas message. Jo man bija tāds spēcīgs princips, es tur tādu principu dāmu bija, kad pieņēmu galvā, un es arī forši, ka tu tādā veidā tā kā iepazīsti savu spēku, ja, kad ir princips, es to dzelžaini turu, bet tas bija no augstākiem plāniem, tā nevajadzēja būt, nevajadzēja notikt, vajadzēja būt citādāk un iegūt daudz vairāk, un tad es būtu kā tāds atbalsts, eņģelis, lai mazāk no tās prāta struktūras vairāk aiziet uz sirds sajūtu un sirds vēlmēm. To, ko vēlas sirds, ko tu patiesībā vēlies. Ja? Tā. Un iedot atļauju būt tādu, kā tu esi. Ja. Viens atnāca vārdi. Un kāds ir tavs nākošais līmenis? Vienalga profesionālajā, finansēs vai personīgajā dzīvē. Kas būtu tas, ko tu tagad, to es gribētu, vai tas ir mans nākošais? Šis ir priekš manis ļoti grūts jautājums, jo es strādāju ar to savu gribu, ko es vispār gribu, arī gribu, kas ir vīzija. Man astroloģija arī, kas nav tikai parasta astroloģija, bet arī kvantu lauku skatās, un viņi arī saka, ka tagad beidzot izdomāt, tev ir jāizdomā nākamais, ko tu gribi. Un līdz ar to, un es saprotu, ka tad, kad es esmu augstākās plūsmās, tad mans nākošais līmenis būtu tā kā vēl integrētāk un saskanīgāk dzīvot. Tas būtu viens. Vēl harmoniskāk un vēl būt vēl lielākai un plašākai. Un ko tas nozīmē? Viens ir sajūtās, kad jo citreiz ir tā, kad ja es jūtu, ka šī telpa nav man, tad es tā paslēpjos. Ja? Vai kaut vai savā profilā, kad manī iekšā ir tas, bet ārā to neredz cilvēki. Jo es, varbūt citiem tā arī ir, bet man tā ir, kad ja es jūtu, ka nav atbilstošā rezonance, es nespīdu, es esmu šāda, es tā nedaru. Es nogriežu gaismiņu, jo varbūt nav vērts spīdīt. Es netērēju tādā veidā. Tā. Jā, tad, kad ir kaut kādas vides, kas man nav harmoniskas, bet viņās ir jābūt pagaidām. Ja? Kaut vai tur kaut kāds sanākšana, sajietas, kaut vai kaut kur tikšanās kāda, kur tev saprot, ka nav tavējās, bet tur ir jābūt, tur būs mācības, tur būs tas, tur būs šitas, tur būs, ir tādas, es esmu tādā dzīves posmā, kad ir kaut kādas lietas, kur tu negribētu būt, bet tu esi. Un tas nozīmē to, ka es būtu vairāk savā būšanā, savā sirdsajūtā, savā lielajā plašumā, tas būtu un harmonijā ar to. Jo ļoti bieži man ikdienā tomēr sanāk būt, kad
ja pulkstenes laikā jābūt tikos, tas, kā man ir sakārtojusies šobrīd dzīve, ir tas, ka es esmu šis asistents bērniņiem, kurus es ļoti arī gribu. Tā ir mana sirds vēlme būt, kad es satieku viņu no skolas, un es esmu pirmā, kas viņu ierauga, kas paskatās pačubina, kā tu jūties, kas tev notiks skolā, tā kā viņu, iedomājies, viņa no tādas institūcijas iznākusi ārā, tur ir tik daudz domformas, domas cilvēki, viss, kas tu paņem un viņu mēģini, ja, tā kā sapakot, attīrīt, paskatīties, kas tur ir un satikt to savu sirds cilvēku, jo tie mani bērni ir mani sirds cilvēki. Un būt lielākā harmonijā ar tiem pulksteņu laikiem, jo tad, kad tu vairāk esi plašāk, tad tie pulksteņu laiki, tas laiks ir kaut kas tāds, kas sāk likties pretdabisks, dabas cikli dabīgi, bet tieši pulksteņu laiki konkrētā laikā tas ir ļoti pretdabiski pret visu ķermeni. Un ja tomēr tev ir jābūt tikos pie doktora, tikos sākās skola un tikos pulciņš, tad es gribētu, tas jaunais līmenis ir, ka es tomēr kaut kā caur tām laika lūkām, ja, 2 portāli, pātrinājums, un es tieku cauri, un viss ir tādā vēl lielākā harmonijā, lielākā spožumā, un vienkārši es esmu, un es paužu to, kas es esmu, un uz turien, kur dodos iespējams, tas nav nākošais solis, tas ir jau tā kā vēl, ja. Plus šie pārējie kanāli attīstīti, lai turpina attīstīties, un lai tās ziņas, ko darīt to, kas man ir jādara, jākalpo cilvēcei, un to, ko augstākās smalkie plānu struktūras grib nodot, vai kādas ir lieta, kas ir jādara, lai es drosmīgi, mana Inga persona, viņā ir šīs drosmes manī, viņā ir šīs drosmes un tās paciņas sapakotas tā, kad ir šīs prasmes, šīs kompetences, to visu var izdarīt. Piemēram, tagad, ja tur datora prasmes, tev tur kaut kas jāuzfilmē reels, tagad jāpieliek, lai ir tas reels, tas visas ir prasmes, kuram jānāk, jo nereti man ir tā, ka ka kaut kas jauns, es šito negribu, ja, tad pretestības kaut kādas nāk manai personībai vai uz kaut kādu super jauninājumu, liekas, ka es tur neko nesapratīšu, tādas kaut kādas vecās iestrādes, ja, un tad tā jaunā mana ideālā versija ir tā, kad es brīvi atvērti eju un pieslēdzos jaunākajai informācijai un saprotu, jo viņa vienkārši nozūmojās, ja, nočanelojās vai no kaut kādā veidā vēl saintegrējās pa miegam, piemēram. Ielādējās šādu programmu. Ja. Fantastiski, forši. Tā, kas tev pirms gada likās nereāls, un tagad jau ir tava ikdiena? Kas, piemēram, pirms gada tas manīm nevar notikt, un tagad tu to baudi? Pirms gada es biju tajā procesā, ja, tādā izstrādes procesā un es vēl esmu tādā pēdējos pilienos, tāpēc tur nevaru es tā pateikt, ko es, tā saitītē, tad man ir jāiet bišķiņ vēl uz atpakaļ. Ja, Ejam bišķiņ uz atpakaļ? Jā. Vēlreiz atkārto jautājumu. Kas tev likās pirms nereāli. 2 gadiem tā kā nereāls, vai tas ar manīm nevar būt, vai piemēram, manīm var pateikt, piemēram, pirms gada man likās nereāli, kad es uzreiz nereaģēju. Man ir kaut kāda situācija, un es uzreiz reaģēju. Protams, ir kaut kādas situācijas, tīpaši tas ir nepazīstami cilvēki vai sociums, ka tu vienkārši tā kā noignorē, bet, piemēram, ir bērni, man uz bērniem, kad es tā kā reaģēju kaut kā uz viņiem. Tagad tā ir mana ikdiena, kad es nereaģēju, un tas ir mīloši un harmoniski. Tā kā mans piemērs. Tas arī varētu būt līdzīgi tieši caur šīm praksēm un šo plašāko apziņu. Pirms pāris gadiem tas būtu liktos, jā. Man šobrīd tas, kas man nāk, vairāk tieši šī sapratne par pasauli, par visumu, par, tā teikt,
nevis matriksu, bet šo Tas, kā tu schēmu, redzi šo pasauli. tīklu. Jā, tas, kā es redzu pasauli šobrīd, tas skatītos šitā te. Vai, piemēram, tādas lietas, jo man ir bijuši pāris tādi mirkļi, kas man liekas, ka šis būs jaunais stāvoklis. Man iedeva tās sēklas, ja, jeb atmiņu uzplēkstījumi. Tad vairāki sapnīši ir bijuši tādi, tas man liktos nereāli. Nu, nereāli piedzīvot šādas sajūtas. Par to, ka tu saproti, ka tu nezini to cilvēku. Nu, tu redzi, tu nepazīsti viņu. Un tajā brīdī, kad tu ieraugi, tu viņu atpazīsti, jo mums atmiņas ir pietušātas, dzēstas, paglabātas kaut kādos citos, ja, šitajos plānos. Ja, ne visas atmiņas, tas, kas mēs tagad esam, mums ir iekļuvi viņam. Un tad tu saproti, ka tu ieraugi, un tik nereāla sajūta ir saprast un pēkšņi atcerēties, jā, nu tas tagad notiek. Kad es, piemēram, ieraugu kaut kādu cilvēku, saprotu, es tevi atpazīstu. Nu, kā, kad notiek šī atpazīšana no citām dzīvēm, no tās struktūras, kas ir caur tevi, kas plūst, kad saproti, kaut vai pat man bijis tā, ka man tas cilvēks nav īpaši paticis, vai nav kādā ziņā paticis, nav īsti manējies, vai mums ir pilnīgi krasas atšķirīgas kaut kādas uztvers un domas un dzīves vispār vērtības. Un tad, kad tu skaties uz viņu, liekas, wow, es tevi atpazīstu. Es reāli tevi pazīstu. Tas ir kaifīgi un tas ir nereāli. Priekš tā kaut vai ar savām acīm redzēt mirguļojošu to gaismas struktūru. Ja. Tas arī, man liekas, burvīgi, brīnišķīgi un pirms pāris gadiem likās nereāli. Bet pa lielam viss tas, tā informācijas, tas lielais apziņas paplašinājums un kādā veidā man šobrīd nāk šīs konsultācijas, enerģētiskās konsultācijas, kā es strādāju, kā atverās tas lauks, kā cilvēks pasaka to vienu tēmu, vienu lietu, un tu pasaki, tas cilvēks domāja tā, viņš to darīja, tāpēc, ka viņa apakšnolūks ir tā, tas darīja tā, vai tu saprati to kopīgo bildi, tā kā tas likās nereāli, un fantastiski, jā. Amazing. Jā. Ja ar Ingu varētu notikt brīnums, kādu brīnumu tu gribētu, lai ar tevi notiek? Viss šis, ko mēs runājam, ir kā brīnums. Vēl lielāka saikne un kontakts un saziņa ar arī saviem bērniņiem, ar vīru, ar jebkuru cilvēku. Ja. Brīnuma sajūta. Ar mani daudz brīnumu varētu notikt, un kuros es justos nereāli fantastiski. Brīnums tāds, kad pēkšņi viss ir viegli un visa pasaule ir kad kā jūs esat kā vienots organisms un tu kaut ko iedomājies un tas atnāk, tās ir tās brīnums sajūtas noteikti. Vai ir, kad piepildās kaut kāds tāda tiešām lieta, ko tu esi klusītiņām gribējis un tā kā tu jau esi tur, tā būtu ritīgi brīnums sajūta. Kas ir tā lieta? Ko Inga gribētu? Man daudz ir tāds. Rolls-Royce jaunu. Nē, viens kaut vai brīvi būt, brīvi paust sevi un kaut vai brīvi pieredzēt pasauli, aizbraucot arī uz šīm vietām, kur tu saproti, es te dzīvoju, te no maija man nāk tas un tās, te ir šāda informācija un pasaulē aktivizējam šo. Un brīnums būtu tāds, kas priekš manis būtu brīnums, ka visu tu redzi, visus dabas struktūras un redzi šo dziedniecisko spēku un sajūtu. Un tad arī paudz cilvēkiem, vai jūs zināt vispār, ko koks tev dara? Un, pasaki viņam paldies tagad, ja? Vai zeme. Un īstenībā jebkas, ko man ieplūst no gaismas struktūrām, ko es vēl neesmu pieredzējis, tas man viss būtu tāds brīnums. Jo redzēt zoom in, man bija arī vienā čanelingā tik spēcīgs zoom in, ko pauda, tās bija Lemūrijas gaismas struktūras, kas pauda to, kad man parādīja, kas ir ziedputeksnis. Viņš iezūmojās pienenē tik ļoti, ļoti, ļoti dziļi, un ka pienene esot viena no senām vispār kultūrām, kas bija jau ļoti senās civilizācijās, tāds pieneņveidīgs augs, ja? Kad ieej un tajā ziedputeksnī ir šī dzīvības simbioze, kā zelta putekļi, tas viss ir tāds brīnums. Vai redzēt, es ielūmojos
putnu veidi civilizācijā vienā, kas... Es tā kā redzēju nākotnes versiju, un man ir Telegram grupa slēgta, nav slēgta, bet viņa ir atsevišķi, jo visu Instagramā es nelieku. Telegram grupā tad ir kaut kādi šie, kurš cilvēki ir gatavi, tad nāk šī informācija, kas nākuši no channelingiem, kaut kāda tāda veida, vai ko es pastāstu cilvēkiem vēl dziļāk par kaut ko, ja? Tiem, kuriem interesē. Un tad bija tā sajūta, kā mani ielika nākotnes apziņā, kurā bija šī putnuveidīgā civilizācija, kas izstāsta kā fēniks, kā kaut kas no Avatara, bet citādāk. Un visa tā struktūra, kādā viņa bija, un tajā mirklī brīnums ir tāds, ka tad, kad šī klapīte mums, šī izolētības sajūta no visiem citiem panāktu vaļā, tad atverās tik milzīga apziņa, ka tu tajā brīdī saproti, ka tu zini visu, un tu visu saproti. Nevis nav tur labs, ar to notika tas, slikts notika ar to tas. Tas viss ir uz labu, jo tu redzi tam visam lielāku cēloni, lielākas ietekmi, lielāku vispār virzību un vīziju kā tādu. Un toreiz tā vīzija aiznes uz ļoti lielu laiku, tāpēc, kad cilvēkiem bija tādas daži ķermeņi un orgāni un sejas pat daļas bija aizvietotas ar citiem mākslīgiem kaut kam, ko es neesmu redzējusi tagad šajā zemē vēl. Bet viņi bija tādi arī luminiscējoši, mīkstas, nebija nekādas tur bleķa un tādas roboti, bet viņš bija tāds plazmatiski pusciets veidojums, turklāt tāds spīdīgs, ja, kad cilvēkiem tādas tika aizvietotas šīs detaļas. Kā biezas enerģijas? Kaut kas tāds? Viņš ir, tu varētu pataustīt viņu tā kā, bet tā struktūra ir dzīva. Viņš ir iekšā dzīves, bet tāds negluži puscaurspīdīgs, bet nevar noraksturot. Tāds materiāls vēl nav uzražots. Varbūt kaut kur. Nē, bet nav. Bet nav, ja iezūmojas tā, viņa vēl nav, bet viņš būs. Tā kā bio kaut kāda veida, nezinu, šīs visas, pat es nevaru noraksturot šobrīd, bet ir tāds materiāls, kas ir dzīvs, ja, kas ir reģenerējošs, kurš līdzīgi īstenībā kaut kas var būt, kā mums ir plazma, kā mums ir arī bērniem šis kur bērniņš mums aug, ja, dzemdē, un kādā viņš piedzimst šajā mūsu plēvītē, ja. Kaut kas uz to pusi. Jā. Bet, mākslīgi veidots. Kādu Ingu tu redzi pēc 3-5 gadiem? Es šobrīd baigi uz priekšu neskatos. Tā kā nav man tāda, bet ja tagad tu man uzdod jautājumu, es varu paskatīties, kāda es esmu. Protams, versijas var būt dažādas, bet es redzu tādu gaismotu, mircošu, ka pilnīgi mirts, viss ir tāds dzīvīgs un dzīvs un ar tādu pārliecību, un kura seju tur aug, ja, kura seju tur iet tādā, burtiski dzīvības, ja, iekustināts ir. Tur ir kaut kas iekustināts, tur ir mīlestības plūsmas, tur ir augsta vibrācija, ja, tur es eju un spīdu, mans ķermenis var mirdzēt. Cik interesanti, jo mēs neko vēl nezinām. Tā pasaule ir tik mainīga, ka mums tik ļoti uz priekšu vai tādiem starposmiem tā baigi nemaz nerāda, kas ir, jo tā dinamika, kas šobrīd ir, viņa arī ir ļoti mainīga, jo tad, kad ārējie, kad palūdz arī augšu struktūrām, viņi redz, viņi zina, uz ko viņi tā kā bīda šo visu mūsu eksperimentu, bet tur ir tik daudz mainīgie faktori, ka viņi vienkārši vēro. Viņi vēro. Un es paredzu, ka es esmu izkopusi savas personīgās dažādas kvalitātes, ja, ka tās ir nostabilizējušās, un es esmu iemiesojusi vēl lielāku apzinātību visās savās ķermeņa šūnās un savās ķermeņa izpausmēs. Jo ir taču tādi gadījumi, kad es esmu, tagad es vispār esmu Inga, un es šodien gribu vispār gribu apsēsties, nostīties filmu.
Labi, bet es tagad filmas, kad es uzslēdzu kādu filmu un multeni, mums bērniem ir tāds rituāls arī multeni skatīties, kuros es, lai tas ir vērtīgs laiks un lai atnāk tas message, kaut vai tā pati Elza vai Jāna Moana, kā viņa sauc. Nu, tur ir tādi kodi iekšā un tādi message, ja soul multenītē, ja tā struktūra. Un tad es saprotu, es pastāstu to filmu un tieši tas līdzīgi kā asociācija kārtas vai ko, kad tas nav veltīgi, vai tāpēc, ka lai tevi kaut kā izklaidētu. Tas ir, lai tevi papildinātu. Un ar tādu message skatos tās filmas, Kung Fu Panda arī. Ja? Un tur pasaka tādu vārdu kopumu, kur tu saproti, es esmu šajā procesā šobrīd, ja? Vai es esmu, ka tu apzināti skaties tās filmas, vai apzināti saproti, wow, šito izslēdzam ārā, tur ir zemes vibrācijas, tas ir pilnīgs sūk kaut kāds. Ja? Šito es pat negribu, lai vispār potē, vai nesen es bišķiņ redzēju vienu kadru, saprotu, ar tādu baļu programmu iekšā. Wow! Ja? Nu, kad tu apzināti skaties to visu. Ja? Tāpat ar to dzirksti acīs. Ja? Kas ir pēdējā lieta, ko tu iemācījies? Izkrita no galvas, ko es iemācījos? Ko es iemācījos? Kaut kas ar datoriem un mājaslapām noteikti, bet tu domā tā, ko es iemācījos? Jebkādā šķautnē, kā tu to uztver, tā tu arī. Ko es iemācījos? Ļoti daudz ko. Ar katru sarunu ir tik daudz lietas, ko es iemācījos. Es iemācījos sajust sevi vēl vairāk. Es iemācījos nonulēties un dabūt to tīro plūsmas un sajūtas. Bet pēdējais, ko es iemācījos, es kaut ko gatavoju varbūt. Jo man patīk arī gatavošanas process un taisīt dažādas kūkas, kas arī liek struktūru un kā tas viss ir iespējams no tā, ko tu redzi, kā to dabūju gatavu. Ja? Tas bija tas foršais process. Kā to 4 kārtu kūku, ko liek pirmo, ko tas, ko es iemācījos. Tādas apziņas lietas arī iemācījos. Tas jautājums ir tik bezgalīgi plašs, kuru var un mēģināt. Teorētiski es prasu tikai vienu lietu. Vai ne? Bet tur tā lieta, tad, kad es esmu paplašinājumā, laika nogrieznis ir mainīgs ļoti, un līdz ar to kaut ko pēdējo atcerēties nav iespējams. Vai tad tas prasa ļoti pieslēgt, un vai tam ir jēga? Ja jēga ir tāda, vai vispār kaut ko iemācās. Vai, kas bija tas pēdējā garša? Pēdējā garša šobrīd es kaut kāda veida šos saistībā ar bilžu apstrādi vai internetu vai mājaslapām. Tādas lietas ir bijis tas, kas man jauns, ko tādas tīri tehniskas lietas. Garīga lieta, ko es esmu iemācījusies, ir par to, kas man atnāca tā liela apskaidrība. Jo ļoti bieži ir tā, ka ir kaut kāds channelings, man pēc tam pašai ir jāklausās, jo paplašinājās, zinu, bet viņš pēc tam sašaurinās to aizmirstu. Ja? Un tad ir tādas lietas, kas iziet cauri tev tā, ka nekad vairs neatlaidīs. Viņi vienmēr būs ar tevi. Un tā viena liela lieta, ko es iemācījos, kas būtu arī tāds message, būtu par to, ka pasaule ir par tevi labvēlīga. Tā ir kā tāda mantra, kas ir jāskata. Ja pasaule ir pret tevi labvēlīga, es iemācījos vēl vairāk par savu prātu strādāt. Es saprotu, ja pasaule ir tevi labvēlīga, tad viss, ko tu darīsi, ir labi. Un tad ej dari, ej izpaudi, ej raksti, ej saki, ej runā. Ja? Un šobrīd es arī vispār bez filtra runāju. Es vispār nepieslēdzu smadzenes tādā veidā, kā tas vispār izklausījās, ko es pateicu. Vispār cilvēks sapratīs, kādām būtnēm, ko mēs runājam. Es domāju, gan sapratīs, gan sajutīs. Jā, jo citreiz man arī prasa, kā tu, Inga, nenojūtas prātā ar to, ko tu redzi vai kad redzi. Un tad bija tas ir tas pārējais posms, es teicu lēnām, lai tas ir harmoniski, jo
Jo, protams, nāk visādas, ir taču šizoīdās lietas, ir visādi, viss, kas ir. Bet, un tad es varu pateikt to, ka šīm plūsmām viņām jau ir tā fantastiskā vibrācija. Viņām ir skaistā vibrācija, kurā tu jūties skaisti, saprotami, mīļi. Šobrīd mums arī ir tik labs lauks izveidojies un tik plūst. Gan plejādas, gan viss cits, kas staro mūsu gaismas. Ja? Bet plejādieši arī ir klātesoši. Tas tik tādu dod tev sajūtu, ka ej dārī, tu runā, tu saki, un tu esi maiga un vienkārši teci. Tu teci, un tad tev ir citas lietas jādara, tu ej darīt citas lietas un viss, un vairs nedomā par to, kas kā ietekmē, jo smadzenes grib to visu kaut ko kontrolēt, un kā tas izskatīsies, kā kontroli, vai ne, ietekmēt. Bet, ja šī kad pasaule ir labvēlīga un aiziet pie tām ausīm, lai strādā ar viņiem caur šo vai starp telpu, kas starp mūsu sarunām vispār vēl notiek procesā, jo viens ir tas, ko mēs redzam, un mega daudz ir tas, ko mēs īstenībā neredzam aizmugurē, kā tās ziņas aiziet pie attiecīgiem īstiem cilvēkiem, kuriem ir jāaiziet, vai ne? Noteikti. Tāpēc arī ir šī saruna. Jā. Paldies tev, Inga. Paldies. Tagad ir pēdējais jautājums. Es jūtu, kad cilvēki ir sagaršojuši to garšu un viņi grib jau nokusties. Ja tā var teikt. Kā var tevi atrast? Kā var tevi atrast un cik brīvi tu komunicē ar cilvēkiem tādā izpausmē, kad ja arī nav līdz galam noformulējies, ko grib, kā tev var satikt un vai tu palīdzēsi nostrukturizēt, tad ko viņi no tevis grib? Pastāst, kā pie tevis var tikt klāt. Jā, man ir, man liekas, katrā reklāmā ir mans telefona numurs, ja? Tas ir viens. Caur draugiem, caur paziņām, vai ne? Tas ir otrs. Iespējams, caur šo video tev apakšā arī būs kaut kādas saites. Tāpēc es arī prasu, kur ir tas, kur... Platforma ir arī Ingas telpa, bet ļoti bieži Ingas telpa, tāpat Inga Dēliņa, jā, tā kā, ja rakstā sociālos tīklos, tas var aiziet, un ko es esmu redzējis, kad var arī neaiziet, jo kaut kāds ir sistēmas bloks, ka to numuram nevar piekļūt, kamēr es neesmu apstiprinājis kaut kas jocīgs. Dažreiz man tām sistēmām mistiski, ka cilvēks ir, vai to arī man entās reizes bija kaut kad zvanījis, kā mēs sākām tikties, un saka, tev nevar sazvanīt. un es esmu atvērta dažādām gan sadarbībām, gan konsultācijām, un arī cilvēks, kurš tā kā vienkārši sajūt vilkmi, ka es te kaut ko dabūšu, un tas tā arī ir. Tad sapakot lietas, tēmas, vai citreiz, kad atnāk cilvēks, vienkārši varu pārčakot sistēmu, kur ir, un uzreiz jau parādās, kur tev sirds centra tēmas, vai tā tēma, vai pašapziņas lietas, tā skatāmies. Un tad arī cilvēks, un tad arī caur sarunu atnāk, jo kas tad ir tas, vai es palīdzu noformulēt, es prasu cilvēkiem, kas ir tas, kas tev šobrīd pietrūkst, vai kas ir tas, kas tev šobrīd traucē. Un visbiežāk jau mēs zinām to, kas traucē man. Un tāpēc citi atnāk aiz intereses. Es zinu, ka es pati tāds reiz aiz intereses. Bet tāpēc zem intereses jau kaut kas ir. Tātad mani var satikt gan dažādos praksēs, kursos, ko es taisu, gan uzaicināt uz kopu projektiem vai pie sevis. Man ir grupa, Inga atnāc, tur novadi elpošanu, meditāciju, citas prakses. Ja? Vai šī jaunais produkts, kad brauc uz mājām un pētam, skatām enerģētiski, plus tur jau arī ir komplekss, kas notiek tajā procesā. Un plānojās arī tādi kā kursi, un tajā mājaslapā es arī gribu, lai ir šie kā atsevišķi nopērkam arī produkti, kur cilvēkam ir tāda meditācija caur tādām struktūrām, vai šīs programmas, kas ir arī caur mani, kas plūst. Mājaslapā ir jau nosaukums? Viņa top. Jāieliek termiņš. Es domāju, ka nosaukums būs vai no Ingas telpa tāpat, un viņa links šākā tā būs pie Instagram un Facebook profila zem Ingas telpa un arī zem Ingas Dēliņas ilgšu. Vai arī būs vienkārši Inga Dēliņa.com, man liekas, tur bija, jo nevarēja vairs LV piet. Tā kā tur tas domēns vēl nav nopirkts, bet būs. Un caur apģērbiem arī kopā ar kolēģi Lira Soul Design.
.com laikam bija. Bet tur arī, ja piesaka vai tam kontiņam, tad... Nesatraucies, var neņemt pildspalvas un papīrus, vīzu, buze, video sarakstīšu. Tā kā būs pareizi LV vai kom, būs apakšā zem video. Un tas, kas man ir jāsakopo, man ir grāmatiņa, kurai vēl mazas nianses jāpieliek, kurai ir jātop, kurai es arī meklēšu ceļus, kā viņai labāk tapt. Jo tā ir ļoti svarīga sievietēm, tieši Eņģeļa bērniņu grāmata, kur ir sakopoti šie stāsti, kas notiek, kā notiek. Tad, kas ir Eņģeļa bērniņš, tas ir bērniņš, kurš ir vēlējies piesaistīties mammai, iziet caur mammas vārtiem, bet tomēr atvienojies dažādu iemeslu dēļ. Tad tur ir pastāstīts savu stāstiem, kas tur notika. Kāds ir bieži vien mammas, kāpēc man aizgāja, vai kāpēc zaudēja bērniņu. Un tas bērniņš parasti ir līdz gadam, pusotram, kad jau ir piedzimis, līdz gada vecumam. Tad ir, jo sanāca man kontakts ar šīm mamām, arī šādas konsultācijas ņemu pastīties un atvienoties, vai šis bērniņš jau ir piedzimis kaut kur citur, vai viņš vēl ir mammas laukā, vai ļoti bieži mammas laukā viņš ir tad, kad mamma vēl domā par viņu, kāds viņš būtu, kāds izskatītos. Zini, ko prāts mums dara, vai ne? Viņš tur saikni un saita, šīs visas saiknes saitas. Un tāpēc, kad man ļoti skaista saziņa ir ar to starpslāni, kuros mīt šie bērniņi un šie viņu stāsti, un tāpēc arī tāda grāmatiņa būs, un tā ir jābūt. Bet tur iekļauts arī spontānie aborti? Jā. Okay. Jā. Tur ir tas, ka ir bijis jebkurš grūtniecības laiks, bet arī pat pirms jau, pat mazā laikā. Tur pastāst vēl par tām, es tur esmu sarakstījis, tad viņa nav liela, viņa ir tāda maza, bet diezgan tāda intensīva, plus viena maza bērna, tā Eņģeļa bērniņa tīrēs, čanelings tīrā, man katru reizi jāraud to lasot, un tāpēc es saprotu, ka tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs, lai tīrītos, atvienotos no šiem savienojumiem, kas ir, lai pasaulē tīrītos un lai būtu tīrāk. Jo tie savienojumi baigi konekcijas traucē citas, ne? Tu minēji, kur tev var satikt, bet tu, piemēram, gribi konsultāciju, bet es neesmu Latvijā. Tu darbojies arī caur Zoom un šīm platformām? Vai ne Zoom, bet online? Online, jā. Varbūt, ka man būs jāiet uz Zoom. Šobrīd vēl tā kā neesmu. Ir arī online. Video zvans, caur video zvaniem, tad labāk nolasīs. Un tikko, protams, kad ir kaut kāds tehnisks ķibels un pēkšņi tur neiet dati un kas. Un tikko pēdējā konsultācijas tā, tu saproti, ka mums ir jālaiž caur. Un tad tas bija lielāku sasprinddzinājumu, bet tāpat viss process, viss ir forši aiziet caur. Un arī caur ierakstiem, tad, kad ieraksti, tad arī tu vēlreiz paklausies, un vēlreiz 3 reizes noklausies ierakstu, un tur ir arī, viss kaut kas. Un tad man ir bijis tā, ka man ir viens jautājums, vai tu vari paskatīties? Atsūt vienu jautājumu, es varu atsūtīt papildus jautājumu, un tad citreiz vai nu es uzrakstu, bet visbiežāk tas ir kombinētā sistēma. Piemēram, viens jautājums, gribu noskaidrot šo. Man bija viens klients, kurš pateica, man ir 3 jautājumi. Kad tu vari atbildi, pēc tam viņš, pēc tam, un es ierakstu balss ierakstā. Balss ierakstā es tāpat savienojos, saskaņojos, un tad skatos, kādā veidā atverās, jo negribu tādu tiešu kontaktu. Tad ir tieši kontakts online. Un tad ir arī tieši kontakts, klātiene, bet vairāk šobrīd grupas var arī tādas klātienes, kamēr man nav daudz tie cilvēki, un man ir paralēli vēl tāda mana bērniņa dzīve, ģimenes dzīve, un es vēl tajā visu organizēju. Tad, kamēr nav daudz, tad tikmēr klātienes arī ir iespējams. Klātiene, kura puse tu esi? Pārsvarā tukums, bet ja man ir interese, plus ir šī, piemēram, mājas apskate par attiecīgi ceļa izdevumu vēl klāt, vai mans laiks kāds ir, tad es varu braukt uz Jēkabilu, varu braukt uz Cēsīm, Viss tas ir no tā, visa mana laika un patērētās enerģijas, Bet tā tikai uz online, tikai uz kaut kā individuālu konsultāciju braukt uz Cēsīm es nebraukšu.
Ja vien tur nav tā, ka tur ir kaut kāds grupas darbs plus konsultācija, tad es teiktu, ka online strādā viss tas pats. Viss šīs zemapziņas programmas, enerģētika, caur ierakstu, viss tas strādā. Pieskārieni, jā, ir mazāk, jo man ir bijis tā, ka caur pieskārieniem atverās tēma, bet saprot, tad, kad notiek šī situācija, cilvēks ir klātienēs, viņam var pieskarties. Es pieskaros dažreiz, gandrīz. Jā. Bet, ja viņš ir attālināts, tas pieskāriens notiek citādākā veidā. Tie instrumenti tad paņem, man vieglāk tad ir uzreiz pieskarties, tev tur tas centrs, es vēl arī izmācījos meridiānus, ja? Un turpat ir īstenībā tas, ko es redzu. Interesanti, kāpēc es mācījos meridiānus, lai saprastu, ka tas, ko es redzu, vai tas ir meridiāns. Un beigās izrādās, nē, tā ir vēl cilvēkam tā gaismas kanāli, es tā gribētu teikt. Ja, pa kurien, kur kaut kas ir jāpabīd. Ja, tas tā baigiņšīgi. Un pēc tam es sapratu, izmācījos meridiāns, nē, tas ir cits, tas ir vairāk fiziskajā ķermenī, arī nē, bet arī tur viss ķermeni. Tā ļoti, ļoti interesanti. Bet, jā, atgriežoties pie jautājuma, kur satikt, es pat esmu Milskalna tukums. Ja ir cilvēkam palīdzība vajadzīga un es sajūtu, un ir dažādi apstākļi, man ir laiks, un man ir arī, starp citu, jā, ja man ir personīgā interese arī aizbraukt uz to vietu, izbaudīt to vietu, vai, sen jau es gribēju uz Cēsīm aizbraukt, vai pirms Jūrkalnu, es gribēju aizbraukt, labi, tā kā. Bet, ja nāk jau vairāk cilvēku vai kas, tad jau es optimizētu kaut kādā veidā, kā to var darīt, un online strādā viss šākā tā kā strādā. Noteikti. Noteikti strādā. Mēs arī šeit kārtīgi pastrādājām. Liels paldies, ka noklausījāties līdz beigām. Un Ingu, es domāju, ka mēs redzēsim vēl un visu kaut kur. Tā kā liels paldies un tiekamies Paldies nākamšajā. tev, Madara. Paldies tev.